Baltijas jūra ir neatņemama Latvijas identitātes sastāvdaļa. Tās piekrastes stiepjas gandrīz 500 km garumā, un Latvijas ostas ir spēlējušas nozīmīgu lomu jau viduslaiku Eiropas vēsturē. Pateicoties to ģeogrāfiskajam novietojumam, Rīga un Ventspils kā ostu pilsētas bija nozīmīgas Hanzas Savienības pilsētas. Gan toreiz, gan mūsdienās ostas kalpojušas kā vārti uz plašo pasauli, caur kuriem tiek veikta ievērojama daļa no Latvijas ārējās tirdzniecības. Tas ir nozīmīgs Latvijas ekonomikas elements, kas nodrošina ievērojamu daļu no valsts iekšzemes koprodukta. Raidījuma ciklā Izaugsmes ceļš mēs ielūkosimies, ko Latvija ir ieguvusi kā Eiropas Savienības dalībvalsts pēdējo 20 gadu laikā. Tā skaitā ostu konkurētspējas stiprināšanā. Mūsu šodienas stāsts sākas Ventspils ostā. Ventspils var lepoties ar vienīgo paceļamo tiltu Latvijā. Pateicoties Eiropas Savienības kohēzijas fonda atbalstam, 2009. gadā tika uzsākta tilta rekonstrukcija. Vecās dzelzbetona siju konstrukcijas tika nomainītas ar jaunām un vieglākām metāla konstrukcijām. Tika nostiprināti tilta upes balsti, uzbūvēta jauna paceļamā daļa un jauna braucamā daļa ar 4 joslām iepriekšējo 2 vietā. Pēc tilta rekonstrukcijas parādījās iespēja arī izmantot Ventspils brīvostas teritoriju abos upes krastos. Vērienīgu atjaunošanu ir piedzīvojis gan Dienvidu mols, gan Ziemeļu mols. Jūras vilinājums ir teju katra latvieša asinīs. Un Dienvidu molu, kā iecienītu pastaigu vietu, kur bērot krāšņus saulrietus vai sagaidīt kuģus ostā, ir iecienījuši gan ventspilnieki, gan pilsētas viesi. Tas, ko es redzu, viss ir sakopts, viss ir tīrs, plašs, drošs. Aiz tiem veidojumiem tur viss ir aizvējās, silts un omulīgs. Ja kādreiz te bija diezgan nodrups un tā, kamēr man bija bērni mazi, tad atbraucām, likās nav īsti droši, tomēr tā vējains un smiltis un viss kaut kas. Tad tagad kolosāli. Savukārt Ziemeļu molā notiek kravu pārkraušana, jo molam piegulošajā teritorijā atrodas vairākas kuģu piestātnes. Jāņem vērā, ka virs ūdens atrodas tikai neliela daļa mola konstrukcijas. Nopietnākais darbs tika paveikts vairāku 10 metru dziļumā. Vēsturiskās koka konstrukcijas nomainot ar metāla un betona konstrukcijām. Tādējādi ūdens no jūras neieplūst ostas akvatorijā, pasargājot to no smilšu sanesumiem. Šobrīd vienīgais prāmju satiksmes savienojums starp Latviju un Skandināviju ir tieši no Ventspils ostas, kas ir iespējams tieši pateicoties ar kohēzijas fonda atbalstu izbūvētajām pasažieru piestātnēm un prāmju termināļiem. Ventspils var lepoties ar mūsdienīgu ēku prāmju pasažieriem ostas ielas promenādes sākumā. Lai atvieglotu kravu piegādi ostai un vienlaikus pilsētas iedzīvotāju pārvietošanās iespējas, atjaunoti vai no jauna izbūvēti teju 80 ostas pievedceļu posmi. Būvniecības ietvaros veikta gan jauna pievedceļu posmu izbūve, gan esošo posmu pilna saguma konstrukciju pārbūve vai to nespējas stiprināšana. Putekļi un nosēdumi. Vēl pavisam nesen tā bija aktuāla problēma Rīgas centra iedzīvotājiem. Lai atbrīvotu Rīgas pilsētas centru no putekļus radošajām kravām un pārvietotu to pārkraušanu uz jauniem termināļiem, Rīgas brīvostas pārvalde 2012. gadā uzsāka projektu par infrastruktūras attīstību Krievusalā. 2015. gadā noslēdzās Krievusalas termināļa izbūve, kā rezultātā tika izveidotas 4 dziļūdens piestātnes ar kopējo garumu 1180 metri un nepieciešamā pievadceļu un inženiertehniskā infrastruktūra. Papildu tam tika uzbūvēts arī vēja žoks, kas aiztur putekļus no pārvietošanās, kā arī uzstādītas gaisa monitoringa stacijas. Kā rezultātā katrs Rīgas centra apkaimes iedzīvotājs ir ieguvis tīrāku vidi, gaisu un mazāk trokšņu. Kopš 2019. gada putekļu piesārņojums no beramkravām Rīgas centrā ir vēsture. Dzīvoju Rīgas centrā, man liekas, jau 15 gadus, un es atceros, kā pirms 15 gadiem bija noslaucīt putekļus no logiem un palodzēm. Situācija tiešām ir uzlabojusies. Kā zināms, nereti ārvalstu viesi ceļošanai izvēlas arī ūdens transportu. 2023. gadā tika pabeigts projekts, kas saistīts ar uzlabotu mazo ostu tīklu, lai veicinātu kvalitatīvus ostu pakalpojumus. Papildu tam, šis projekts palīdzēs popularizēt Austrumbaltijas piekrasti kā burāšanas galamērķi. Pateicoties Eiropas fondiem, tika uzlabota navigācijas drošība jahtu ostās, piemēram, ostu ieejās,
un marķējot ūdens zonas ar atbilstošām navigācijas zīmēm izveidotas jaunas jahtu piestātnes. Kā arī tika izveidotas jaunas atkritumu un notekūdeņu savākšanas iekārtas, nodrošināti labāki pakalpojumi burātājiem, izveidojot plašāku pieejamību dzeramajam ūdenim un elektrībai piestātnēs, un paplašināts pakalpojumu klāsts. Tika izveidoti jauni degvielas uzpildes punkti, jahtu novietnes un veicināta jahtu ziemošanas pakalpojumu attīstība. Pateicoties Eiropas Savienības fondiem, ir ticis pilnveidots un uzlabots jahtu ostu tīkls, un kuģošana ar jahtām ir pieejamāka ikvienam interesantam. Mēs esam Kundziņsalā, apkaimē, kas ir vistiešākajā veidā saistīta ar Rīgas ostu. Pavisam nesen 2023. gadā, pateicoties Eiropas atbalstam un līdzfinansējumam, tika pabeigta auto- un dzelzceļa tilta pārbūve, kā arī savienojošā ceļa izbūve. Līdz 2026. gadam ar Eiropas Savienības kohēzijas fonda atbalstu tiks izbūvēts satiksmes pārvads, kas savienos Kundziņsalu ar Rīgas pilsētas ceļu tīklu. Tādā veidā atvieglojot ne tikai kravas transportu, bet arī Kundziņsalas iedzīvotāju pārvietošanos. Īstenojot šos projektus, tiks stiprināta Rīgas ostas komerciālā konkurētspēja, kā arī uzlabota Latvijas un sabiedroto militārā mobilitāte, kā arī Latvijas valsts aizsardzības spējas. Liepājas osta ir būtiska daļa no pilsētas ekonomikas ekosistēmas, ko jau 30 gadus zinām kā Liepājas speciālo ekonomisko zonu, kur sinerģijā un vienotā pārvaldībā strādā un attīstās osta, industriālās un attīstības teritorijas un lidosta. Aktīva Liepājas ostas atjaunošana un pilnveide uzsākās 1997. gadā, kad izveidoja Liepājas speciālo zonu. Nopietnāk ostas attīstība sākās 2006. gadā, kad pēc iestāšanās Eiropas Savienībā tika īstenots pirmais Eiropas Savienības kohēzijas fonda projekts, kura laikā izbūvēja jaunu autoceļa posmu, jaunu dzelzceļa posmu un ziemeļu parku, kā arī veica Oskara Kalpaka tilta rekonstrukciju. Pateicoties šim projektam, tika uzlabota kopējā satiksmes drošība, tika sakārtota ostas pievadceļu sistēma, autokravas no Brīvības ielas tika novirzītas uz jauno pievedceļu, samazinot sastrēgumus pilsētas centrā, bet dzelzceļa sistēma veidoja apļveida kustību, samazinot laiku, kad tiek slēgtas dzelzceļa pārbrauktuves. Un šodien grūti iedomāties, ka jaunisbūvētā autoceļa vietā pirms 14 gadiem bija aizaugusi pļava. Liepāja ir viens no maniem iecienītākajiem brīvdienu galamērķiem. Cenšos atbraukt katru gadu gan Liepāju, gan Karostu, un ir ļoti patīkami vērot, kā pilsēta mainās. Gan pati pilsēta kopumā, gan jo īpaši arī infrastruktūras objekti. Paralēli autoceļam atrodas dzelzceļš, kuram Eiropas Savienības kohēzijas projekta ietvaros tika pagarināts sliežu ceļa garums. Un, lai atslogotu Liepājas staciju, tika izbūvēts 3 sliežu ceļu dzelzceļa parks, kas vēlāk, atbilstoši pieprasījumam, tika papildināts vēl ar 2 sliežu ceļa posmiem. No 2009. līdz 2015. gadam tika īstenots Eiropas Savienības kohēzijas fonda projekts, kas sevī ietvēra ostas akvatorijas padziļināšanu un kuģu vadības sistēmas nomaiņu. Šī projekta mērķis bija pilnveidot Liepājas ostas infrastruktūru, uzlabojot tās drošību, kā arī padarot to par pievilcīgāku galamērķi tirdzniecības attīstībai. Projekta īstenošanas rezultātā tika veikta ostas kuģu ceļa un brīvostas rajona padziļināšana līdz 12,5 metriem, kā arī Loču kanāla rekonstrukcija un Ziemesostas rajona padziļināšana līdz 7 metru dziļumam. Tāpat tika modernizēts kuģu satiksmes vadības centrs, nodrošinot kuģu navigācijas un kuģošanas drošību. Pateicoties šim Eiropas Savienības kohēzijas fonda projektam, ostā var iebraukt lielāki kuģi, kā arī nelabvēlīgu laikapstākļu gadījumā samazinās to dīkstāves laiks. Viens no projektiem turpināja Liepājas ostas sauszemes pievedceļu attīstību, izbūvējot auto un pievedceļus no Oskara Kalpaka ielas līdz Raiņa ielai, kas vies cauri ostai un ievērojami uzlabo kravu plūsmu starp tās termināļiem. Ar Eiropas Savienības līdzfinansējumu īstenots projekts padziļinot kuģu ceļu līdz 14,5 metriem. Tas veicinājis vairāku jaunu terminālu būvniecību un nozīmīgu investīciju piesaisti. Visos laikos tieši ostas attīstība ir veicinājusi gan pilsētas, gan reģiona attīstību. Kā redzējām šodien, Liepājas, Rīgas un Ventspils ostas prot izmantot Eiropas Savienības fondu līdzekļus efektīvi, radot pievienoto vērtību, stimulējot turpmāko attīstību un iedzīvotāju labklājību, nodrošinot tūlītējus ieguvumus un pārliecību nākotnē.